Labrīt! Šodien ir 9. septembris, un es sāku raidījumu Pateicība, mīlestība. Šodien būs jaunu durvju atvēršana. Un šito es jau aizmirsu papētīt. No rīta aizmirsu, kā bija. Bet tagad vispār es esmu mierīgs. Un mierīgs es esmu. Emocionālais līdzsvars ir stabils. Jau gandrīz tā kā tuvojos galaktiskajam mieram jau gandrīz šodien tas tā ir. Un saprotu, kāpēc esmu mazliet. Vakar bija dumpīgs, jo jau zinu pārāk daudz visādas lietas sagrābies. Raidījumu filmēju. Un zinu, piemēram, kaut vai piemērs. Jau kaut kur ap 5, bišķi pāri 5 pamodos. Tādi jāpalūdz dvēseles miers uz viena ceļa, uz otra ceļa, jāpamazgā pirkstiņi. Lapiņu sāku rakstīt, es pierakstu 5:49. Uz studiju, zinu, atnācu kādos 6. Jau ir 6:15. Zinu, tā tik vien ir, viņš jau, zinu, kamēr viss tur. Noliku grāmatiņu blakus, ja nu kas palasīt, bet man jau grāmatiņa ir uz lapiņas uzrakstīta. Un jaunu durvju atvēršana. Vēl es esmu pierakstījis, labojot pagātnes attiecības un uzvedību, es labāk spēju dzīvot skaidrā. Skaidrā es vēl neesmu, jo es neesmu dzēris pagaidām. Skaidrā ir ministru kabineta noteikums 1 gads, tad ir skaidrā. Likums tāds. Es uzprasīju narkologam. Man jau labāk patika tā tēma sevis apšaubīšana. Vakardien bija sevis apšaubīšana. Un mans gadījums bija tāds, kad, tas, ka es neko nesapratu. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti. Es tā mēģinu atcerēties, zinu, pagātnes attiecības, uzvedību. Tad, kad es jau kaut ko sāku apzināties, es domāju, varētu būt no kāda, tad tas varētu būt sanāk, kāds 15, 16 gads, 10 gadu atpakaļ. Un ne jau arī ļoti apzinājos, es, kad vēl pirku, jo zinu ļoti labi, 10 gadi manai mašīnai ir. Mašīnu jau es gribēju tādu, es gadu gaidīju, es gribēju to mašīnu. Tad es sāku kaut ko jau vēlēties. Viss, kas ir iepriekš bijis, visus sitiena, un kā ir, tā ir. Nekas netika domāts, vienkārši tā gadījās. Un tagad jau, ka pagājis tas laiks ir, tad es varu spriest, ka es visu biju sakārtojis savai brīvai lietošanai. Viss bija sakārtots manā gadījumā. Cilvēki strādāja, es varēju darīt, ko es, ne gluži ko vēlos, bet, pieskatīju darbu un nāca līdzekļi. Nebija tā, ka man obligāti jābūt darbā. Es varēju arī darīt blakus lietas. Un līdz ar to man bija līdzekļi lietošanai. Es uzskatu, ka viss bija sakārtots un kad 10 gadi atpakaļ es jau to mašīnu, kas sāku pirkt, kaut ko izdomāju, es izšķīros no pirmās sievas,
kaut ko sāku domāt vispārībā. Un tad es varētu kaut ko labot pagātnes attiecības un uzvedību no tā brīža, jo līdz tam brīdim man nav ko tur labot. Kā es varu kaut ko labot, ja es vispār neko nesaprotu? Tā gadījumā viss tā pa ceļam, pilnīgi pa ceļam tā bija. Man tur varēja teikt kāds vai neteikt, kā labāk. Es viņam būtu pateicis savā acīs skabargu redzi, manā baļķi neredzi vai savā baļķi neredzi. Un tagad, ja man kāds kaut ko saka, es ieklausos, novērtēju cilvēku, viņa pieredzi dzīves un attīstības stadiju un ieklausos. Ja man neuznāk sarkastiskais dumpīgums, tad es viņu vienkārši mēģinu apslāpēt. Un vienkārši cenšos klausīties, ko citi cilvēki runā, nebāzties iekšā ar savu sarkastisko dumpīgumu. Es cenšos, jo man ir jauna durvju atvēršana tādā gadījumā. Jo te galvenais ir jācenšas, vai jāvēlas, man tie vārdi visi patīk, jācenšas, jāvēlās, te nav nekas obligāti. Pat jaunas durvis atvērt var neobligāti. Vēlies atver, nevēlies never, pilnīgi vienalga. Kā gribi tā darīt, pilnīgi. Un tāpēc es domāju, jaunu durvju atvēršana, tāda forša man ienāca prātā doma. Manas jaunās durvis ir tādas, es iešu filmēšu raidījumu, kamēr spēšu, un kamēr kaut kas nebūs interesantāks par raidījumu. Ko es, piemēram, savā izaugsmē, kaut kas, ja man būs interesantāks, es nefilmēšu raidījumu, kaut ko darīšu citu. Un es iešu no rītiem uz revolucionāru sapulci, es tā sakārtošu dzīvi tam pakārtošu. Vakarā es varu iet, varu neiet. Zināmās dienās, kad es iešu, es zinu, kurās dienās iešu, pirmdien, piekdien es iešu vakarā, citas dienas es varu vakarā neiet. Man tas nav obligāti. Ja nebūs ko darīt, iešu, būs kaut kas svarīgāks, neiešu. Tas būs mans jaunās durvju atvēršana. Un pēc sapulces rīta es vēlēšos pastrādāt. Nevēlēšos, bet piespiedīšu kaut kā. Mani augstākais spēks piespiež Dievs. Ir jau darbi atnākuši, un es jau sevi pazīstu. Man ir tā, ka ar to ēšanu man ir problēmas. Es ieeju mājās, zinu pēc sapulces, un domāju, sākšu ēst. Un es sevi pazīstu ļoti labi. Es pēdu, man neinteresē tas darbs vispār. Es nezinu, kā tie cilvēki pēc pusdienām brauc strādāt. Man agrāk ar tas bija pagātnes uzvedība. Es paēdu, man bija jāpaguļ. Un jo es vairāk paguļu, jo man ātrāk miegs atnāk. Un tas traucē manam rotaļīgumam, jo pats svarīgākais man ir, lai man ir 92 kilogrami. Drīkst arī būt vairāk 100, bet es vēlos, lai man ir 92. Un šorīt man ir 91. Es esmu iekonomējis. Un ko es vēl padomāju, man nav ko labot neko tur pagātnē. Man viss patīk, kā man ir, es esmu lepns ar to. Man ir tēmas uz priekšu, grāmatiņa uz priekšu, sapulces uz priekšu. Un dumpīgs esmu, jo, vakar pa daudz paņēmu jau darbus. Tādus neparedzētus. Gribēju kā labāk un sapratu, nevajag tur, skriet, bet vakar tāds izdevīgs gadījums bija viss. Vēlējos to darīt un nav jau tā, ka vienmēr viena medus maize. Reizēm arī gadās jābūt dumpīgam mazliet, lai saprastu, kāpēc es esmu dumpīgs. Jo arī vakar man patika atraidījums. Piemēram, ja man būs atraidījums, es lasīšu grāmatu, 2 lapas, vai kaut ko mēģināšu. Tagad mēģināšu arī iet lapu izlasīt, lai vismaz kaut kas būtu. Slēptā reklāma, DVDR Laurencio. Skaties vakardienu, ko nozīmē. Un sveiciens es esam Mārim Medniekam, SVP un visiem anonīmajiem.